Un, un Microsoft kopumā viņš bieži vien tiek uzskatīts kā tāds inflācijas hedge, ar domu tādu, ka viņš ir tik dziļi visās korporatīvajās, Microsoft 365 vai Business un Family un visiem Microsoft produktiem, ka no viņa vienkārši ir gandrīz nereāli aiziet prom, vai ļoti grūti un dārgi. Un attiecīgi viņi pienāk gads, un viņi var palielināt cenas. Pienāk gads, un viņi var palielināt cenas. Un attiecīgi, kamēr viņiem pats pamat bizness labi strādā, tikmēr arī var iet. Un uz tās bāzes arī atceramies, varbūt labs salīdzinājums ir Covid laiks, kad ļoti strauji gājas priekšu Zoom, bet vēl joprojām daudz izmanto MS Teams. Tur, es nezinu, kurš var lielīties, cik viņš ļoti ērts ir vai nē, un cik viņš labi strādā. Man pēdējā laikā vairs nav bijusi pieredze, bet iepriekš tur viss kaut kādi brīnumi notika. Bet viņi izmanto, tāpēc, ka viņš jau ir iekšā tajā pakalpojumu setā, viņi notur savā tajā infrastruktūrā, viņš atbilst visiem tur korporatīvi, tur drošības, visiem protokoliem, visam pārējiem, ja? Un viņš tur jau visā tajā Microsoft suite, jeb komplektā ir iekšā,